Hei, kas ir paldies? Tu teiksi, jā, Ričard, kurš nezina, kas ir paldies. Bet kāpēc par to es vēlos parunāt šodien? Noskaties līdz galam, tad arī uzzināsi. Tātad par paldies un paldies teikšanas kultūru. Kāpēc es par šo runāju? Tāpēc, ka bieži vien un ļoti daudzās situācijās mēs nespējam pateikt paldies, pat ja tas ir pelnīti. Toties tad, kad mums vajag kritizēt, tad, kad mums vajag priecāties par kādu neveiksmēm vai kļūdām, tad mēs izpaužamies, tad mēs gāžam virsū un paši esam sajūsmā. Lūk, jā, mēs esam dažādi. Principā, ja runājam par tādu paldies teikšanu, mēs iedalāmies trīs grupās. Viena grupa ir tie patiesie paldies teicēji. Tātad tie ir tie cilvēki, kuriem nāk no sirds, kuriem tas nāk dabiski, kuri ir atvērti par to, kuri bieži vien šo te paldies arī izskaidro, kāpēc viņi saka. Un es varu teikt, ka es esmu tajā pirmajā grupā. Ir otrā grupa, ir tie pieklājīgie, ja, jeb iemācītie paldies teicēji, jo tas ir iemācīts ģimenē, tas ir, nezinu, iemācīts skolā, nav svarīgi kur, bet tas ir iemācīts. Un tas ir viņiem kā rituāls. Un arī tas ir ok, ja? Un zināmā mērā tas arī nāk tā diezgan dabiski, ja? Jo tā jau ir pierasts. Un tad ir tā trešā grupa, kas ir tie piesardzīgie, ja, kuri nevēlas izteikt šo paldies, kuri nevēlas tur komplimentēt, ja, jo viņi to uzskata par uzbāzību, viņi to uzskata par tādu lieku. Zināmā mērā varbūt arī tie cilvēki, kas ir ļoti, ļoti vērsti uz iekšu. Jā, mēs esam dažādi, padomā, pie kuras grupas tad pieder tu. Lūk, un tāpēc mazliet par to, kā šo ietekmēt, kā šo mainīt. Es pat teiktu, kā vairot to, ka mēs biežāk spējam pateikt viens otram paldies, ka mēs biežāk spējam viens otram arī komplimentēt. Lūk, protams, tu labi zini, kas ir vārds paldies, tu zini, un visticamāk, ka esi no tiem, kurš to izmanto ģimenē, tu izmanto to darbā, tu izmanto atpūtā, ceļojumos, nav svarīgi, ja, jebkurā lietā, jebkurā vietā, varam tā teikt. Bet te ir tas jautājums, kas ir tas, ko mēs ieliekam no sevis šajā vārdā paldies. Cik tas ir patiesi, cik tas nāk no sirds un cik tas ir tas, ka mēs vēlamies šo vārdu pateikt. Ka mēs vēlamies izpaust šo pateicību otram cilvēkam dažādos notikumos, dažādās situācijās, dažādās darbībās. Arī par šo ir ļoti vērts aizdomāties. Tas saskan ar to, ko es teicu par šīm te trīs grupām. Jā. Un, ja runāju par sevi, tad man šis vārds nav tikai pieklājības forma, jo tas man ir dzīvesveids, kā jau es teicu, es esmu tajā pirmajā grupā, un man šis vārds rada prieku, manī šis vārds rada brīnišķīgas sajūtas, mani šis vārds zināmā mērā arī motivē, jo es zinu, ka es esmu pateicis tam cilvēkam, kurš man ir palīdzējis, kurš man ir kaut ko ieteicis, kurš man ir devis kādu risinājumu, kurš kopā ar mani ir darbojies kādā projektā vai vienalga, kur, ja? Un pasakot šo vārdu paldies, es zinu, es jūtos priecīgs, jo es to pateicu no sirds, jo es jau nedarīju tāpēc, ja, lai sev saņemtu nepārtraukt paldies, bet šī pateicība ir svarīga. Šī pateicība ir svarīga otram cilvēkam. Tev varbūt šķiet, ka nē, bet tam otram cilvēkam lielākoties tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo tas motivē. Tas rada prieku arī tam otram cilvēkam, tas rada tādas patīkamas sajūtas, ka gribas darīt vēl, gribas darīt labāk. Un tā zināmā mērā ir arī tāda attieksme, jo, ja tu esi tam otram cilvēkam pateicis paldies, tad tu zini, ka nākamajā reizē, tur, kur jūs sadarbosieties, vai kaut kāda komunikācija, vai kaut kādi notikumi, tu zini, ka arī viņš pret tevi attieksies tieši tāpat, jo viņš novērtēs to, ka tu esi pateicis viņam paldies. Tāpēc noslēgumā es teiktu, ka vairo
šīs prasmes, ja tevī vēl varbūt nav, arī tad, ja tu uzskati, ka tā ir uzbāzība, arī tad, ja tev šķiet, ka tas ir lieki, patiesībā tā tas nav. Vairo, saki paldies, protams, zupu nevajag pārsālīt, ja? Galvenais, lai tas ir dabiski, lai tas nāk no sirds. Piemēram, arī ēpastos, jo it kā etiķeti saka, ka nevienmēr ir jāatbild, ja negaida kaut kādu risinājumu vai atbild, ka ir jāatbild ar paldies, bet nevadies pēc etiķetēm, nevadies pēc kaut kādiem pieņēmumiem, nevadies pēc stereotipiem. Saki paldies, jo tas patiešām, kā es teicu, palīdz, tas motivē, tas iepriecina, tas rada prieku. Un pieliec tam paldies klāt vēl kādu vārdu. Brīnišķīgi, tas bija super, paldies tev. Wow, tas bija profesionāli, paldies tev. Tas bija tik mīļi, tas bija tik jauki, paldies tev. Vai vienkārši paldies. Tātad vairojam, attīstam, dalamies un arī komplimentējam. Jo paldies mēs varam asociēt arī zināmā mērā to, ka mēs komplimentējam otram cilvēkam. Paldies tev, ja noskatījies, paldies tev, ja tev patika, un paldies tev, ja tev arī nepatika. Lai fantastiska diena!